Mani sauc Elīna Lilenblate, un šis ir Limbažu novada galvenās bibliotēkas raidieraksts Novada pulsācija, kurā tiekamies ar Limbažu novadam nozīmīgiem cilvēkiem, lai runātu par kultūru, izglītību, dzīvi un notikumiem. Un šodien ir 2024. gada 21. decembris, ārā ir jau vakars. Un šodien otrajā epizodē esam Staicels bibliotēkā, lai tiktos ar Staicels bibliotēkas galveno bibliotekāri Anitu Strokšu. Un runātu par Staicels bibliotēkas 100 gadi, un ne tikai par to. Sveika, Anita! Un man uzreiz gribas jautāt, kā tev šodien gāja, kā tev šodien iet, un kā pagāja varbūt pagājušā nedēļa. Tādam ievad vārdiem, lai mēs varam iesildīties mūsu sarunai. Pamodos ar padarīta darba sajūtu, jo bibliotekas 100 gads tuvojas noslēgumam, bija saspringts, jo domājām visa gada garumā gan par saviem lasītājiem, gan par saviem sadarbības partneriem, draugiem, atbalstītājiem, vietējo sabiedrību, un domājām piepildīt šo gadu ar cilvēkiem, ar viņu darbiem, ar viņu runām, vietējiem staiceliešiem. Gājām zem tāda lozunga Staicelei pietuvinātie vai pieskārušies. Jo mūsu vidū ir ļoti daudz kultūras, literatūras, mākslas radītāji, cienītāji. Un mums liekas, ka šis gads mums ir izdevies. Noteikti. No malas arī vērojot, noteikti man tā šķiet, viņš ir tāds atšķirīgs un savādāks, kādi ir bijuši iepriekšējie, bet noteikti ar līdzvērtīgu jaudu. Bet tas saturs ir noteikti bijis tāds savādāks un atšķirīgs. Un tad nākošais arī tāds jautājums, kā varbūt vietējie iedzīvotāji ir uztvēruši to šī gada piedāvājumu varbūt, vai tas ir rezultējies ar lielāku apmeklētību pasākumos, vai ir izteikuši kaut kādus labus vārdus vairāk nekā citus gadus, kā tas varbūt ir atspoguļojies tādā ikdienā? Kā lai saka, vienmēr jau ir tas, kas ir savs, tuvs, pazīstams, to vienmēr gribas zināt vairāk, iepazīt labāk, ieklausīties. Es varētu teikt, jā, ka cilvēki ir bijis vairāk, jo esmu aicinājusi mūsu pašu, rakstniekus, kam ir bijusi saistība Staiceli. Daudz gribēja tāpat redzēt, uzzināt, ko dara Dina Zoltnere tagad, viņas grāmatas iepazīt, jo viņa arī Staicelē kādu laiku dzīvojas. Nosacīt arī par savējo, tagad varam saukt Lato Lapsa. Ļoti, cilvēkiem interesē viņa viedoklis. Inga Jēruma vispār mums bija ļoti jauka tikšanās, jo viņa bija paņēmusi līdzi savus grāmatu personāžus no Valmieras teātra. Un tāpat arī vislielākais, jāsaka, cilvēku pieplūdums mums bija atverot Dainas Grūbas grāmatu Mūža akmenī, kur idejas autori bija Daina Avotiņa, kura pati savos 98 gados bija ieradusies pie mums. Patīkams pārsteigums visai. Ļoti patīkams pārsteigums, un līdz ar to jau arī, protams, arī visas šīs izstādes, kas ir kuras autori bija vietējie staicelieši, rokdarbi izstādes. Mēs vienkārši parādījām, ka bez Tautas litišķās mākslas studijas Staicele ir arī individuālie, rokdarbnieki, kas ļoti daudz dara. Bija rokdarbi izstādes. Parādījām ne tikai Staiceles gleznotāja vecmeistaru darbus, kur ir tapusi virtuālā izstādē, kuru var apskatīt Limbažu novada galvenās bibliotekas mājaslapā. Bet parādījām arī, kad māksla top šodien.
tāda mums bija Jautrīt pelēkās gleznu izstāde, un patreiz ir Silvijas Damsons gleznu izstāde. Tā kā tas vien pietuvināja vairāk cilvēkus redzēt, ko dara citi un ar ko nodarbojas vietējie staicelieši. Popularizēt ne tikai vietējo, varbūt, autoru darbu, tādu piedāvājumu, bet arī parādīt šī brīža staicelieša aktivitāti un izpausmi. Un arī, starp citu, gribētu teikt, ļoti interesanti mums izvērsās pasākums Dzejas dienās, kad mēs skandējām mūsu staiceliešu, gan jau aizsaulē aizgājušā Kārļa Keres dzejas rindas, gan Fēliks Nikmaņa dzejas rindas, un savukārt bija arī tie, kas patreiz lasa dzejas rindas, Gunta Ristamets un Ines Uibu un vēl citi. Tā kā ir plašs piedāvājums visa gada garumā bijis. Es klausos un arī sekoju. Jā. Bija intensīvs. Tāpēc arī tas decembris ir visdrīzāk arī tāds mēnesis, kad arī izmantojot izdevību, arī šis ieraksts top tādai vēsturei savā ziņā arī tāds varbūt pēc kāda laika noteikti arī varēs paraudzīties uz šo ierakstu un paklausīties, kā tad 100-gades pēdējā mēnesī, kāds atskats arī pašai galvenai bibliotēkas tādai, kā saka, bibliotēkas sirds ir tās darbinieki, ja? Un kāds vērtējums ir pašam darbiniekam un kādām lietām ir iet cauri un kāds piepildījums ir gūts pašam un dots citiem. Un varbūt tā sakarā es arī tā diezgan strauji virzu sarunu tālāk, lai jautātu tieši tev, kas ir tas dzinulis bijis, kāpēc tu šo profesiju esi izvēlējusies, kas ir tas noteicošais bijis, kā tas vēsturiski ir veidojies, jo visiem arī, lai vai kam staicelē pajautātu, visiem ir zināms, kas ir Anita Strokša, un tā kā tu esi ilgadēja darbiniece, tad, un arī tas pienesums, ko tu esi devusi staicelē, tas ir noteikti acīm redzams, kas ir veidojis šo bibliotekāri Anitu Strokšu. Man liekas, ka mani paši pirmsākumi ir veidojuši man tēvs un mamma, jo tētis ļoti mīlēja grāmatas un it īpaši dzeju. Un mamma bija savukārt latviešu valodas skolotāja. Un man mājās bija ļoti, ļoti, ļoti liela biblioteka. Un tad jau es centos viņas kaut kā kārtot, pat īsti nesaprotot, ka tā ir tāda vesela profesija. Es centos viņas kārtot. Es nezinu, vai tas ir likumsakarīgi, vai kā tas izveidojās, sanāca. Iepazinos ar dzīvesbriedru Oskaru, apprecējāmies un atnācu Staicelu strādāt. Un pēkšņi bibliotekā meklē darbinieku. Un pieteicos. Un bijusī mūsu tā bibliotekas vadītāja Arna Bērziņa. Viņa teica, tu tā kā esi jauns meitēns, tev jāiet mācīties. Un es aizgāju mācīties. Un tā es arī kopš tā laika arī bibliotekā esmu. Un es esmu sapratusi to, ka tas ir mans aicinājums. Es nevaru nebūt kādā fabrikā, ne kaut kur grāmatvedībā, man vajag radoši darboties. Un tā ir vieta, kur es varu izpausties. Tāpēc es te esmu. Vai ne? Ja piedāvājums ir bijis un arī tā iepriekšējā tāda bērnības labā lieta, kas ir piedzīvota grāmata, vai ne, kāpēc nepieņemt un kāpēc neturpināt. Un ja var izpausties radoši visādos un dažādos veidos, tad tieši tas man tā šķiet arī dod to piepildījumu un tādu gandarījumu par to. Un ja vēl galu beigās vietēji arī novērtē to darbu un visu to, kas ir ieguldīts. Bet, kad tu esi dzimusi, kur tu esi mācījusies un kāds ir tas? Man dzimtā puse ir Smiltene.
Es esmu dzimusi augusi Smiltenē, izskolojusies Smiltenes vidusskolā. Un pārnāk dzīvot uz Staiceli. Un tā man arī aizgājis. Nu, jau ir darbā 40 gadi būs nākošajā. Kopš esmu saistīta bibliotekas darbu. Tad kurā gadā tu? 85. es atnācu uz Staiceli. Un 1. septembrī sāku strādāt. Tad tas ir tas īstais. Īstais ir 85. gads. 1. septembris sākās manas darba gaitas Staiceles bibliotekā. Tad bija vēl kultūras namā, 2. stāvā. Strādāju mūsu bijušās bibliotekas vadītājas Ernes Bērziņas vadībā, kura bija viņa bija pirmkārt stingri prasīga pret sevi un līdz ar to arī prasīga pret mums. Un tas bija ļoti labi. Un nākošais, bet tajā pašā laikā viņa bija ļoti atbalstoša, saprotoša, jo viņa bija tiešām vadītājs savā īstā vietā, tiešām savā vietā viņa bija. Tāds darba audzinātājs labs. Ļoti labs. Ļoti labs darba audzinātājs, un tāpēc arī pēc tam 1993. gadā, kad es pārņēmu vadību, man bija ļoti viegli. Un arī tagad, ja es rakstu bibliotekas vēsturi, kā rakstīju 100 gadi, man visi materiāli, visi dokumenti saglabājušies, man nebija problēmas uzrakstīt bibliotekas vēsturi. Viss ir kā vajag. Viss ir kā vajag, jā. Jā, skaidrs. Un arī kaut tajā laikā ļoti daudz darbību noteica šie PSKP kongresi, tad Erna mācēja arī parādīt šo te mazo lokālu patriotismu. Viņa arī organizēja dažādus šos novadpētniecības pasākumus, tikšanos, un tas bija tāds ļoti jauki. Man bija viegli ienākt Staiceles dzīvē, jo man bija vadītājs, kas to varēja parādīt, izdarīt un pamācīt. Bet ja Ernu ir jāraksturo, arī Ernai bija ļoti ilgs bibliotekas vadības laiks. Kāda varbūt viņa kā personība bija? Kā jau teicu, viņa bija tāda stingra, bet tiešām ļoti saprotoša. Lika mums strādāt, prasīja no mums, pati darīja. Tad jau mēs bijām kolektīvs. Mēs bijām trīs darbinieki. Tā kā, Un kas bija trešais? Lilits Parāne tajā laikā, jā. Mēs bijām 3 jā. Katram bija savi tie darba pienākumi sadalīti, kas par ko atbildēja. Es biju tieši pie apkalpošanas, pie lasītāja apkalpošanas. Lilita bija bibliotekāre, tieši bibliogrāfs, jo tad jau bija kataloga kartītes, kuras ļoti bieži bija pašiem jāraksta ar roku. Viņa bija tas. Jā. Bet, ja skatās šobrīd to krājumu un tā laika krājumu, kāds viņš ir lielāks, mazāks, daudzpusīgāks? Kā varētu noraksturot tās atšķirības? Es gribētu teikt, vispusīgāks. Jo patreiz tad viņš bija ielikt stingri rāmjos. Ko izdeva, ko deva, kas bija, kas nebija. Tagad mēs varam izvēlēties, ko mēs gribam, kā mēs gribam, vairāk orientēties uz vietējās sabiedrības vajadzībām, vairāk, mēs neesam tādos rāmjos ielikt, kā mēs bijām tajā laikā, ko atsūtīt, tas bija jāliek plauktā. Tagad mēs varam arī izvēlēties, ko mēs liekam plauktā, un vai tas mums vispār mūsu mazai publiskai bibliotekai ir vajadzīgs vai nav, vai vajadzīgs, vai izvērtēt mēs varam. Jā. Bet tajā pat laikā arī notika dažādas aktivitātes, un iedzīvotāji nāca kopā un runāja par to pašu amatniecību vai runāja par daļdārs, kaut kādām lietām. Kā tas izpaudās? Kaut kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas arī bija bibliotekā, vai tā bija vairāk tāda grāmatu
apmaiņas vieta. Kā lai saka, tur bija pavisam citi pasākumi, pavisam citas darīšanas. Tur bija tā saucamās literārās tiesas, kur iztirzāja grāmatas no A līdz Z, un tāda brīvā laika pavadīšana kā tāda, ko mēs tagad varētu uzskatīt arī bibliotekās, mums nebija, jo vienkārši nebija telpu. Tajā tālajā 1955. gadā, kad papīra fabrika uzcēla kultūras namu, otrā stāvā bija 2 telpas bibliotekai, kas sākumā likās ļoti labas, ļoti lielas, ļoti skaistas, bet kā vēlāk izrādījās, arī lasot periodikas izdevumus, ļoti ātri tās telpas piepildījās un vienkārši nebija reāli ko organizēt. Tā kā es biju tāds, es jau tur pavadīju ļoti maz laika, kaut kādus, tas iznāk 5 gadus laikam. Praktiski pasākumi notika ārpus bibliotekas, vai tur kultūras namā kaut kas notika, kultūras namā notika, skolā notika, jo reāli uz vietas tur nevarēja neko izdarīt. Tad faktiski tādi pasākumi sadarbībā ar skolu vai sadarbībā ar kultūras namu? Jā, saprotu, tikai, jā. Tā kā, un tā kā, jā. Tā mazāk bija tāda pasākuma. Bet ir jāiedomājas šobrīd atpakaļ aizejot par tādu pašpersonīgo izvēli kļūt par bibliotekāru. Tas nāca kaut kādā piedāvājuma veidā. Šeit ir darbs, šeit ir iespējas, un mēs tev dodam šo iespēju, tad izvērtē, vai tu esi gatava mācīties vai nē. Ja tāds piedāvājums nenākt, vai būtu vispār tāda interese vai vispār būtu tāda vēlme kādreiz kļūt par bibliotekāru? Vai kāda būtu cita profesija, ja nebūtu Es domāju, ka būtu cita profesija. Es noteikti nebūtu bibliotekāra, jo kaut gan atkal no otras puses man mamma teica, tu esi maziņ, tu taču nevar neko ne celt, ne velt, ne nest neko. Tā kā fabrikas darbs man noteikti nebūtu. Viņš saka, varbūt, ka tu vari kaut ko atrast savādāk. Tas piedāvājums nāca vienkārši laika, īstā vietā un īstā laikā. Jā. Īstajā laikā būt, īstajā vietā un viss notiek. Jā, es noteikti būtu vienkārši bibliotekas lasītāji, gan es būtu. Jā. Bet tūdaļ šie te 40 gadi, tas ir ilgs laiks. Nav bijis tā, ka kaut kādā brīdī, man ir sajūta, ka man ir kaut kas jāmaina, un mana profesija šobrīd ir tā kā izsmēlusi šī brīža rezerves, un man ir jākļūst par kaut ko citu. Ja tu man uzprasītu šo jautājumu, es gribētu teikt, kad 15 gadus atpakaļ. Jā, man bija ļoti apetalīgs piedāvājums no Valmieras. Protams, ar citu algu, ar citiem darba apstākļiem, ar visiem. Bet un tad es ilgi domāju, bet tas bija tas laiks, kad es ar saviem projektiem Staicels pašvaldības atbalstu, es biju izveidojusi biblioteku tādu, uz kuru man pašai patīk nākt. Tajā mirklī man nospēlēja tieši šis moments, kad man ir vieta, kur man patīk iet, kur man patīk darboties, ko es esmu pati izveidojusi, un šeit pat alga nebija noteicošā. Tā kā izaicinājumi ir bijuši, bet es paliku šeit, jo šeit bija tā vieta, ko es pati izveidoju. Jā, tāds varētu saukt par patrioti vai kā, bet gribējās taisni tā arī teikt. Bet žēl bija sava ieguldītā darba, enerģijas, jāsaka tā, atstāt. Nē. Es noteikti drūmietu garām.
Jā, tas nebūtu vairs tas, vai ne? Tas kā nebūtu vairs tas, būtu tāda skatām acīm. Bet tajā sakarā ir tas lielais darbs ieguldīts cauri šiem te gadiem, tāpat izveidot arī biedrības Tazele. Un kāds bija varbūt tas mērķis veidot paralēli darbam bibliotekā šādu te biedrību, kas bija tas pamudinājums, kas bija tas mērķis, kas ir varbūt sāksim ar šo. Tad tur jāatskatās nedaudz atpakaļ vēsturē, kad pašo 2000. Gadu sākumā, manā leksikā ienāca vārds projekts, kur es daudz kaut ko nesapratu. Bet Salacgrīvas bibliotekā mēs satikāmies ar Lailu Balgu, kas bija kolosāls cilvēks, kurš mācēja ielikt karoti mutē projektu vadību, projekta šo visu organizāciju, kā saka, organizatorisko pusi, un mēs norganizējām kursus bibliotekā, un no tā laika es sapratu, nav svarīgi, cik no tās 20 cilvēku kompānijas raksta projekts, bet svarīgi tajā momentā ir tas, ka viņi zina, par ko iet runa. Ja es griežos pie viena vai otra cilvēka pēc padoma, neteiksim pat ne pēc padoma, bet pēc, kā mēs labāk uzrakstīsim mērķi, kā mēs labāk varētu uzrakstīt projektu pamatojumu, darbības programmā, kā viņi tur mācīja. Man ir cilvēks pretī, ne tikai viens, kurš zina, ko es no viņa gribu. Tā ir kolosāla komanda. Un izveidojot komandu, mēs sapratām, ka īsti mēs neko nevaram darīt, jo tajā laikā vairāk vai mazāk naudas nevalstiskām organizācijām nāca iekšā Eiropas sociālajie fondi, vēl bija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā visas šīs te fāra programmas. Viņas bija ļoti atvērtas biedrībām, nevalstiskām organizācijām. Un godīgi sakot, arī tā bija Laila, kas pamudināja, bet jūs taču varat organizēt savu biedrību. Tā mums tapa Staidzels radošo sieviešu klubs. Sieviešu klubs, jo tajā reizē mēs bijām tikai sievietes kopā. Jā. Bet projekti ir tapuši ļoti, ļoti daudz. Viņi vairāk vai mazāk visi tendētu uz izglītību, uz kultūru, jo tas bija arī tā kā mums dibināšanas mērķis - kultūra, izglītība, piesaistīt papildu finansējumu. Bet tas vairāk arī ne tikai bibliotēkai, vispār Staicalai kopumā? Mēs pārsvarā, godīgi sakot, vairāk ir bibliotēkai, bet ir arī bijuši projekti Vidzemes kultūras programmā, kurā mēs palīdzējām muzejam attaust šos te lielos lakatus, kas aizgāja pēc tam tā kā vilnis aiz viļņa un vairāk tur iesaistījās audēji. Tas mums tāds ir bijis, tāpat ir bijis ar fotobiedrību. Mums ir bijuši kopēji projekti, skolu. Tā kā mēs vairāk iesaistamies uz visām pusēm. Uz visām pusēm. Un tas arī bagātina bibliotēkas tādu ikdienu pasākumus, aktivitātes un visu to, ko var piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem, lasītājiem un apkārt esošajam interesantam, vai ne, kas varētu arī ierasties un izbaudīt to piedāvājumu. Tajā pat laikā, kur rodas tās idejas? Jo bibliotekā ir bijušas tik dažādas aktivitātes, kas liekas, kur viņas nāk, un kas ir tas motivators vispār viņas ģenerēt un realizēt. Ja man godīgi jāsaka, es nezinu, kur tās idejas nāk. Es tiešām, skatoties, klausoties, domājot, zinot vietējo sabiedrību
un kaut ko vienmēr gribas interesantāk, atraktīvāk. Pavisam noteikti šī ideja pa 1. jūnijā karnevālu, kad satiekas gadsimti, bērnu grāmatu varoņu karnevālu ideju es noskatījos kopā ar mazmeitu Beatrisi, skatoties Cūciņu Peppu, kur Cūciņa Peppa brauca uz grāmatu varoņu karnevālu. Un man uzreiz ienāca prātā, kāpēc mums bibliotekā nevarētu būt bērnu grāmatu varoņu karnevāls. Un ne jau tas karnevāls bija bērniem, viņš bija visiem, tikai bērnu grāmatu varoņu karnevāls. Un tāpēc mums bija liels pārsteigums, kad gandrīz pieaugušie bērnu tēlos bija vairāk kā bērni. Beidzot bija iespēja izpausties. Es tieši to arī domāju. Jā. Un mums viņš saucās, kad gadsimti satiekas. Šreks dejoja Plaukstiņu polku kopā ar Sprīdīti. Tas bija tāds, kad gadsimti satiekas. Jā. Un tā kā tās idejas, viņas... Es pat nezinu, kur. Viņas vienkārši rodas. Es nezinu, tā kā jāsaka, rakstniekiem ir mūza tā reizēm. Pat tiešām naktī jā, man starp citu iepiegultas blociņš aiz pildspalvu. Jo kādreiz naktī pamostas. Ir variants, var pašpikot, kā piefiksēt, kā strādāt, lai radoši varētu strādāt arī bibliotekā. Ļoti, ļoti labi, jā, tas uzreiz kaut kā tā... Man liekas, arī atšķir no citām tādām kultūras iestādēm reizēm, kad var pilnīgi kaut ko tādu nepieredzētu, tādu nebijušu piedzīvot šeit, bibliotekā. Mums bija ļoti kolosāla ideja, un man pat Māra Svīre piekrita. Bet mums Kovids izjauca. Mums bija paredzēta tikties ar Māru Svīri uz Kuzina Vaira plosta pilnmēnesī, jo viņai ir šī grāmata par to pilnmēnesi nakti. Un viņa pat piekrita. Kovids mums izjauc. Bet, jā, vēl viss ir, vēl nekas nav nokavēts, vēl var realizēt. Tas ir ļoti, ļoti labi. Jā, tad pašpikošu nedaudz vēl, kas te ir. Jā, šeit ir nākošais arī jautājums, ko es esmu sagatavojis. Kas ir tie priekšnoteikumi, lai bibliotēka būtu vieta, kurā iedzīvotāji viesi vēlētos vēl un vēl atgriezties? Es varbūt neko tādu ļoti ekstravagantu nepateikšu, bet es gribētu teikt, ka es esmu no tās paaudzes, kad es uzskatu, ka bibliotekas pamats ir grāmata. Es uzskatu, ka bibliotekā ir jābūt kvalitatīvam, saturam, atbilstošam un grāmatu krājumam, un tam grāmatu krājumam ir jābūt puspakāpienu augstākam, kā varbūt ir vietējais neteiksim izglītības līmenis, bet viņš ir puspakāpienu augstāk kā audzināšanas pakāpiens, lai mēs pētam lasītāju interesi, bet vai tās lasītāja interesi vienmēr būtu tas, uz ko būtu jābalstās bibliotekas grāmatu krājumam. Viņam tomēr jādod ir mazliet pievienotā vērtība ar katru grāmatu, kaut ko audzinošāku, kaut ko izglītojošāku. Tas ir viens, ko es domāju, kam jābūt ir. Tad ir arī pašām mums, gan man, gan Intiņai, jābūt ļoti zinošām. Jāizkāpj no komforta zonas, jāmāk ir ne tikai, jāsaka, darīt to ikdienas darbu, bet arī atrast iespējas
pašām pilnveidoties un dot šīs zināšanas vietējai sabiedrībai, palīdzēt šajā digitālā laikmetā orientēties, jo varbūt tas ir mans novērojums, kad ir ļoti liela digitālā plaisa. Un to varbūt Rīga nesaprot. Bet to mēs redzam ikdienā, kad nāk cilvēki pie mums ar tādiem jautājumiem, ko tu, verot bibliotekas durvis, tu pat nevari iedomāties, zinot to, ka viņš nav ikdienas klients, mums lasītājs. Mēs nevaram iedomāties, kādu palīdzību viņš no mums gribēs. Un tas ir viens. Jābūt arī bibliotekai kā videi, kā estētiskam noformējumam, ar iespējām, gan tehniskām iespējām, gan lai mēs varētu palīdzēt šiem. Visu ļoti daudz nosaka pašvaldības finansējums. Lai būtu atbalsts, lai būtu vizuālā estētiskais noformējums un vēl vispār cilvēkam ienākt, un ilgāk laiku pavadīt šajā vietā. Tieši tā. Tas būtu tādi 3 galvenie stūrakmeņi. Pats bibliotekārs, krājums un finansējums. Jā, digitālā plaisa ir noteikti tā, kura, manuprāt, ar vienu gribas jau cerēt, ka nē, bet šķiet, ka paliks ar vien lielāka, bet tajā pat laikā, protams, mēs esam viena no tiem izglītotājiem, bet vai mēs spēsim vai ne visus izglītot tādā līmenī, lai viņš tik straujiem soļiem varētu tikt līdzi tai pasaulē, kādā mēs šobrīd dzīvojam. Tā kā, jā, tas arī ir tāds, manuprāt, jautājums, kas mājo mums pašām ir reizēm jādomā, galvās. Vai mēs spējam jau tikt līdzi. Jo šodien arī e-pastā paskatoties, atkal ir atnācis no Sebbankas. Tādas Sebbankas, kura nepastāv, protams, ir atnācis e-pasts bibliotekai. Un tāda taču viņi iet ne tikai mums bibliotekai, kuras mēs mākam atšifrēt, kas ir kas, bet viņi iet visur. Un tas ir... Tā kā un arī šis pirmais tagad nākošā gada nosacījums, ka e-Latvijā varēs iet iekšā ar smārtu un neizmantojot bankas šos te kodu kalkulators viss, tas atkal būs viens tāds. Bibliotēkām būs noteikti lielāks saprotu, bet mēs jau nevaram palīdzēt pensionāram, ja viņam nav šis, ja viņam ir, kas tas ir telefons, podziņa telefons. Mēs jau viņam nevaram palīdzēt. Jā, un cik tālu mēs varam palīdzēt. Tas atkal ir nākošais. Un ir arī tādi, ir dažādi atkal tie apmeklētāji, kuri saprot to, ka mēs ir robežas, līdz kurai mēs varam palīdzēt, vai ne? Un ir atkal tādi, kas tā kā ir atkal savādāk. Tā kā mums ir jābūt tādiem aģentiem uz visām jomām un uz visām pusēm. Ja pats tu nevari fiziski palīdzēt, tad vismaz tev jādod padoms, uz kuru pusi griezties, lai viņš varētu atrisināt savu problēmu. Jā. Pašam jāmācās, jāiet laikam līdzi un jācenšas arī mācīt un pamācīt arī. Kā Ainārs Ančevskis savā stāvizrādēji teica, ja nauda iet kopā ar zināšanām, tad ciema bibliotekāri būtu bagātākā dūdiņa ciemā. Vai ne? Kurš to var zināt, vai ne? Bet iespējams, ka tas tā varētu būt, vai ne? Jā. Skaidrs. Bet tad vēl ko es gribēju pieskarties, ja mēs sākumā arī runājām par to, kad šīs te epizodes nosaukums varētu būt Staicels bibliotēkai 100. Mēs esam nedaudz jau pieskārušies 100-gadēji, bet Kā vispār, kad izveidojās Staicels bibliotēka? Kas bija dibinātāji? Varbūt ieskicē nedaudz šo te punktu.
Staicels dramatiskais pulciņš ir rakstījis vairāk kārt iesniegumu Kultūras fonda domei 1924. gadā un ir guvis, kā saka, Kultūras fonda doma ir piespriedusi Tautas bibliotekas Staicels dramatiskam pulciņam 1924. gada 26. novembrī. Un tas arī, jāsaka, ir uzskatāms par bibliotekas dzīves ienākšanu Staicelē. Nu, viņas ir bijušas sākumā bijušajā Rozēnu pagastnamā, kas ir bijis Staicelē. Ir bijuši vairāki bibliotekāri, bet vairāk vai mazāk viņi ir strādājuši brīvprātīgi, grāmatām naudu, un tajā laikā jau arī periodikai naudu piešķīra šī te Kultūras fonda dome, atsevišķās sēdēs piešķīra naudu, un viņa bija gan aizsargu, Valmieras aizsargu, pulka Rozēnu nodaļas biblioteka, gan beigās viņa 40. gadā viņa ir lauku strādnieku ārotbiedrības Rozēnu nodaļas pārziņā ar nosaukumu Rozēnu lauku biblioteka. Un tad ir tāds nosacīt klusais periods, kas liek, kā saka, vēl pētīt, skatīt, un tad parādās 1955. gads. Kā jau es teicu, Staicels kultūras nams, top kultūras nams, fabrika ceļ kultūras namu, un līdz ar to arī iedals bibliotekai. Nu, un tad viņa tur tajā kultūras nama, tajās divās telpās bija līdz 1993. gadam. Jā, un 3. gadā tad pārnāca uz vienu no bērndārs telpām. Kurās mēs šobrīd esam. Jā. Bet tikai šobrīd ir paplašināts bibliotēkas. Stipri paplašinājusies apmērs. Jā. Tās bija kuras telpas sākotnēji tā ieeja? Tas otrā pusē viens no bērndārs korpusiem bija. Tas bija sākotnēji, tikai tad tas bija sākotnēji, un pēc tam ar projektiem tika īstenot un veidots un pārbūvēts nedaudz, un ieejas mezgls pārbūvēts, un tagad esam tur, kur mēs esam. Jā, skaidrs. Un vēl arī pieminēja, ka Lilita Sparāne esot strādājusi, kas varbūt ir vēl tādi vārdi, uzvārdi, kas varbūt ar kolēģiem kādiem ir nācies strādāt, un kuri arī ir tā kā pieskaitāms Staicels bibliotēkas saimei. Staicels bibliotēkas saimei, kā jau es teicu, tad jau bija kolektīvs. Savā laikā es strādāju Staicels bibliotekā Aija Bondare, Rudīte Pogule, ka es nekādu neizjālaižu, Aija Trēliņa, Zinaida Kočubeja, Velga Rozīte, Aina Berga, Gunta Nikmane, Lilita Sparāne, Gunita Kauliņa Sirmule, Indre Jaunzeme, un es arī sāku kā vienkārši bibliotekārs. Tas bija laiks, kas ir bijis kopā ar, vispār tie vadītāji jau nav bijuši tik daudz, tie vadītāji ir bijuši, kā jau teicu, no 1961. gada līdz 1993. gadam bija Ērna Bērziņa, pirms viņas bija Millija Bisniece neilgu laiciņu, un pati pirmā vadītāja kultūras namā bija Ērika Ostaņēviča. Tā kā tās vadītājas nav bijuši tik daudz. Nu jā, ja es pati strādāju 40 gadus. Es jau gribēju teikt, Staicels bibliotekai tā vienkārši ir, ka ir ilgadēji vadītāji un iesēžas. Bet tas uzreiz tādu, manuprāt, tādu kvalitāti arī visā tajā dod, un man tās šķiet pārmantojās tās labās iestrādes un
Jā, bet varbūt ir arī par Ērika Ostaņeviču kaut kas, kādas rakstura iezīmes, kas ir varbūt no iepriekšējās vadītājas dzirdēts, kāda atmiņas stāsta vai kāds ir kaut kas dzirdēts, kāda tā vadītāja ir bijusi? Godīgi sakot, par to laiku nav. Par tām pirmām divām ir ļoti, ļoti maz. Ļoti maz tie tādi atmiņas stāstījumi, bet ko tad darīs uz priekšdienām? Kaut kas jāpēt vēl uz priekšdienām. Jā, tā kā tas ir tāds darbs, kas vēl jādara. Nekas jau nebeidzās, kā jau es teicu, prezentācijā, pasākumā, tā kā. Tajā pat laikā arī, ja mēs virzamies atpakaļ mūsdienās, mēs minējām to pašu biedrību Stazele, tad neizbēgami noteikti ir bijuši vēl daudz dažādi sadarbības partneri, kas ir tie, kurus varbūt var iezīmēt kā noteikti būtiskus Staicels bibliotēkas dzīvē. Bibliotēkas dzīves veicinātāji, atbalstītāji un tā tālāk. Pirmais un galvenais, ko es gribētu teikt arī šajā gadā, man ļoti liels atbalsta punkts ir bijis mūsu pašu novadpētniecības muzejs. Burtiski neviens tāds pasākums ar novadpētniecisku raksturu nav noticis bez muzeja sadarbības. Jo mums ir tāds kā nerakstīts likums, ja es lieku mapītēs, krāju, dokumentēju rakstīto vārdu, tad viņi dara to pārējo. Tā kā mums tā sadarbība ir ļoti, ļoti cieša, mēs ar muzeja vadītāju Indri Jaunzemi ļoti bieži esam stāvējuši publikas priekšā un vadījuši pasākumus, sākot jau ar bijušo kolhoznieku saietu, gan arī fabrikas strādniekiem kopēju projektu esam kopīgi īstenojuši ar muzeju. Esam atskatījušies uz Tautas frontes gadiem Staicelē kopā. Es teicu, mēs ļoti bieži esam vadījuši kopīgus pasākumus, arī vēl dzīvam esot Jānim Zirnim, kora koncertu estrādē vadījām, un tā ir visciešākā sadarbība tiešām ar muzeju. Protams, ir skola, Staicels pamatskola, ar kuru mēs kopā arī īstenojam, realizējam projektus, tikšanos dažādas viktorīnas un konkursi, tikšanās reizes ar rakstniekiem, ar tādiem varbūt jauniešiem interesantām personībām. Ir bijis gan džungļu skrējēja, gan kalnu skrējēja tikšanās, ir bijusi skolniekiem. Skolniekiem ir bijuši tikšanās, jāsaka, grib palapoties man radnieki Raimonds Strokšs, kas organizē šos te autorallijas, mūsu Staicels bērniem ir bijuši tikšanās ar viņu. Un kopīgi esam arī organizējuši šos te turismu dienu, kad viens kontrols punkts ir arī biblioteka, un tā kā sadarbība arī ar skolu. Sadarbība arī ar muzikas un mākslu, ar Jāņa Zirņa Staicels muzikas un mākslas skolu. Meistarklases ir bijuši, jo mums ir bijuši izstādes gan karikatūristam Gatim Šļūkam, gan grāmatu ilustratorei māksliniecei Agijai Stakai. Un viņi ir vadījuši meistarklases šiem mākslas skolas bērniem pie mums tepat bibliotekā. Un tad ar turismu informācijas centru, jo mums regulāri bibliotekā notiek izstādes, un esmu ļoti pateicīga Inesei, jo ļoti bieži tiek ievest arī turisti parādīti, tīpaši arī šajā gadā, jo pat cik tas bija mūsu
kā saka, līdz ar to reizēm liekas, ka mums tas apmeklējums ir tik liels un lasītāju skaits varbūt ir mazāks, kā tas varētu būt un kā tas varētu veidoties, bet šis ir viens no tiem faktoriem, kas arī parāda šos apmeklējumu un tā kā ar turismu informācijas centru arī. Nu, sadarbības partneris ir arī Limbažu novada galvenā biblioteka. Jā, jo visi šie semināri, kas dod mums zināšanas, kas ir pieredzes apmaiņas braucieni, jūs zināt, cik jāsaka, labi jūtos, ja tiek runāts par Rēzeknes goru, kur mēs esam bijuši, Liepājas dzintaru, mēs esam tur bijuši, Vidzemes koncertzāli, mēs esam tur bijuši. Tas ir tāds, tas ir tāds ļoti labi, ka mēs redzam, kas notiek citur, kas notiek citās bibliotekās. Tur jau arī tās idejas nāk. No turienes jau arī tās idejas nāk. Sev paņem un padalās arī ar savām. Jā. Tieši tā, no turienes jau arī tās idejas nāk. Tā kā tas arī tāds. Tas ir pilnīgi tāds kā sadarbības, protams, pašvaldība uz vietas, mūsu pašu, es saku, tā klienta apkalpošanas centrs un tā kā, jā, un tagad nosacīti tas jaunais kolektīvs, mūsu Alojas apvienības biblioteka, kā saka, biblioteku tas kolektīvi, tur arī mēs vienu otru runājam, papildinām, darbojamies, tā kā tikai vajag laiku, un tāpēc esmu ļoti pateicīga, kad man ir otrs kadrs, jo ļoti daudz ko jau nosaka cilvēku resursu trūkums. Liekas, biblioteka, bet tie, kas strādā bibliotekā, tie man pilnībā sapratīs, ka, ja tu gribi darbu atrast, tad tu vienmēr viņu atradīsi. Un tas ir ļoti, ļoti grūti izdarīt. Ja tev nāk cilvēki, un viņi nāk ne tikai varbūt tur grāmatas mainīt, bet viņi nāk kādu palīdzību lūgt, parunāties, tad daudz kas ir jāatliek malā un, protams, jāpievēršas otram cilvēkam. Kaut kas paliek, tad nepadarīts vai neizdarīts līdz ar to, vai tas ievelkas uz ilgāku laiku? Precīzi, drīzāk tas ievelkās, jo, piemēram, tagad arī, kā saka, svētki nāk un cilvēki nāk, jo ir vairākas brīvas dienas, un intensīvi nāk, bet paskatoties, ka tūliņ būs Valsts kultūra kapitāla fondam projekta izsludinājums, kuriem atkal ir vajadzīgi dokumenti pretī, tev ir jāsazinās ar rakstniekiem, tev ir jāprasa viņiem CV, tev jāuzrunā viņi. Tas nav tik vienkārši vienam to izdarīt. Uz visām pusēm. Uz visām pusēm. Un kvalitātei vajag būt un iekļauties laikā. Tā kā... Jā, bibliotekāri noteikti to sapratīs. Jā. Ja mēs jau varam maziem solīšiem virzīties uz noslēdzošo daļu, tad pēdējie tādi pāris jautājumi. Runājām arī par bibliotēkas apmeklētājiem, tad varbūt var raksturot, kāds šobrīd ir Staicēlas bibliotēkas lasītājs. Tāds vidējais lasītājs, kādas varbūt prasības, ko viņš sagaida no bibliotēkas, kas ir viņa izvēle, izvēloties grāmatas vai periodiku vai... Tas, jā. Lasītājs. Vispār, godīgi sakot, varētu pat nedaudz viņus dalīt, jo ir tie lasītāji, kas nāk uz biblioteku un tad, kad viņam tiešām kaut ko vajag. Tas, protams, ir visvairāk saistībā ar izglītību. Ar izglītību kaut kur mācās kādu mācību literatūru, un
Tas ir viens, un otrs, kas nāk izmantot biblioteku, ir brīvais laiks, izklaide, bet ir arī, tad es varētu pat arī teikt trešā kategorija, kas tā kā savai pašizaugsmei, savai sevis pilnveidošanai arī nāk un meklē, bet lai tā pateiktu konkrēti, ko, kāds ir lasītājs, tas ir ļoti grūti izdarīt. Dažādi, plaši. Ļoti plaši, ļoti dažādi. Jā, tas ir tā ļoti grūti. Arī darbam nāk meklēt, kā saka, lasām vielu. Es šeit pat vairāk gribēju tieši teikt, piemēram, par mūsu pašu audējām, kad mēs ļoti cenšamies pie šī krājuma strādāt, lai būtu visjaunākais iekšā. Un tā kā pielāgojoties vietējai sabiedrības nepieciešamībai. Rokdarbi mums ir obligātais žurnāls pasūtīšanai. Vai ne? Tieši tā. Un ņemot vērā arī šo te ilgadējo pieredzi bibliotekā 40 gadi, te 25 gadi, vai ir bijuši kāds kuriozas situācijas saistībā ar lasītājiem, saistībā ar autoriem vai kādiem sadarbības partneriem, kas varbūt nāk prātā tāds, kaut kas tāds interesants vai. Jau tie interesantie prasa grāmatu, kā saka arī, bet arī uzreiz, es tev tiešām nevaru uzreiz pateikt. Kādreiz pārsteidz, kādreiz cilvēks pārsteidz. Mums dažus gadus atpakaļ mēs vienam vietējam novadniekam uztaisījām skaistu tādu jubilejas pasākumu. Un viņš mums dod naudu. Un es skatos uz to cilvēku, un viņam bija tādā sajūsmā par šo pasākumu. Tas bija tāds piemiņas pasākums. Un es skatos uz viņu, un es nesaprotu, ko darīt. Jo man savu mūžu nekas tāds nav bijis. Es saku, nē, man nevajag. Tas ir tāds mūsu pienākums, un mēs esam priecīgi, ka jūs atnācāt, dalījāties atmiņās par savu, par savu tēvu. Un nē, to es gribu. Un tad man bija tāda sajūta, es nevarēju saprast, ko. Es pirmo reizi apmulsu, jo kaut kas tāds manā darba gados nekad nebija bijis. Ir tāds novērtējums, ka tas ir varbūt tās vienīgais, ko viņš varbūt sajūt no savas puses, ko viņš var iedot, kādu pateicību viņš varētu mums pateikties. Un vairāk kādreiz tiešām pārsteidz tādas, cilvēku labie vārdi un pateicības, bet tas vienkārši tas bija toreiz. Negaidīt katrā ziņā. Protams, vispār tas bija viens no tiem momentiem, kad es apmulsu. Es nesapratu, ko lai es daru. Jo kaut ko tādu. Jo pieredze jau bibliotekā ir tik gana liela un dažādas situācijas, dažādas lietas ir bijušas, un tad vienmēr ir tas tā zināšana, kā reaģēt un kā būt, vai ne? Bet tad vēl noteikti, kad nebūs šis pēdējais gads, kad Anita strādā bibliotekā, noteikti ir nākotnē mēs arī varam tevi šeit sastapt, un tāpēc es tev gribēju jautāt, ko tu novēli sev un saviem kolēģiem? Kas ir tas, ko tu gribētu novēlēt? Es varbūt gribētu novēlēt, varbūt ne pat ne kolēģiem, bet sabiedrībai, novērtējiet bibliotekas. Novērtējiet bibliotekas. Ja arī jums nav bijusi tā saskara, tad noteikti kādam no jums tuviem pazīstamiem cilvēkiem ir bijusi saskara. Jo mēs esam kultūras, mēs esam izglītības, mēs esam informācijas centri. Mēs esam brīvā laika pavadīšanas centriņi. Vairāk vai mazāk. Un mēs esam tās iestādes, kas lokāli uz vietām strādā ar domu, lai tie cilvēki, kas šeit dzīvot, viņiem būtu interesanti dzīvot. Ja kultūras nami
viņi ne tikai domā, es šeit runāju, ne tikai domā par vietējo sabiedrību. Viņi iziet plašos laukos, viņi piesaista no malas cilvēkus. Tas ir ļoti pareizi, un mēs esam katrs savā lauciņā, un tas, ko viņi dara, ir ļoti pareizi. Bet mēs esam tie, kas domā par vietējo sabiedrību, lai viņi neaizbrauc, lai viņiem tepat ir interesanti, lai tas piedāvājumu viņi var šeit pats saņemt, un saņemt pa brīvu, nevis tiem 100 eiro, lai aizbrauktu uz Rīgas teātriem, lai drusciņ tā kultūra nāk cilvēkiem tuvāk. Tieši par vietējo, mēs tā kā pilnībā orientēti uz saviem vietējiem iedzīvotājiem. Un ļoti būtu vērtīgi, lai sabiedrība to arī novērtē. Un bibliotekai, ko lai es novēlu? Jā, nākošais jautājums taisni man bija, ko tu novēli Staicēlas bibliotekai turpmāk? 100 gadi ir pagājuši, varbūt kādai, varbūt viņai vajadzētu būt, varbūt mēģināt būt. Jādomā ir vairāk par jaunatnes iesaisti bibliotekās, bet tas, kā jaunieši nelasa, tam es arī nepiekrītu. Viņi lasa, bet viņi lasa citur, viņi lasa, viņi tiešām kaut vai tajā pašā telefonā, bet viņi lasa vairāk vai mazāk, jau lasa ļoti daudz, arī lasa angliski, un tas ir tikai apsveicami. Un, es domāju, ka ar pasākumiem, ar dažādām šīm te aktivitātēm, vienkārši jācenšas mums pašiem vairāk. Jā, bet tam visam vajag finansējumu. Vai ne? Tāpēc sadarbosimies un ciešā sasaistē būsim viens ar otru Noteikti. Un mēģināsim izprast un stāstīt un rādīt un izglītot gan sevi paši, sevi, gan apkārtējos, gan tuvākus kolēģis, gan tālākus kolēģis, lai ir tā izpratne par bibliotekāro pienesumu sabiedrībai, vietējai kopienai. Jā. Un tad cerībā uz gaišu nākotni. Protams, nemaz savādāk nevar būt. Un Staicēlas bibliotekai noteikti daudzas gadu desmites vēl, un lai ir šis te radošais lasītājs, kam ir vajadzīga biblioteka, kam ir vajadzīga grāmata, kam ir vajadzīgs tas tiešais kontakts ar bibliotekas darbinieku un apmeklētājiem. Tā kā, lai viss izdodas, lai top. Noteikti, Paldies. Tā būs. Paldies, Anita, par laiku.